Mogo ledus halle un Latvijas hokeja klasika šovakar šeit. Juglā piektā arī noslēdzošā spēle Latvijas pēdējo gadu stiprākajām hokeja vienīgām Mogo RSU savās mājās pret Zemgale LBTU. Brīvo vietu arī sarkans izmanto, pats ieslido zonā, pagaid, kamēr jau ar otro tēmu pieslēgsies partneri, ļoti kvalitīva piespēle un metiens tieši virsū Ozolam. Daudz iekavēja pieskaroties Ripai, bet te jau Vasiljevam lieliski iespēja un lieliski Želubovskis pats uzņem ātrumu, tālāk jau piespēle Spruktam caur apmalu šoreiz tiek līdz pretinieku laukuma pusē jau Mogo. Želubovskis netiek tur Ripa līdz Ziemeņam, nu tālāk kā tad bez asumiem. Māris Bičevskis arī noteikti tas spēlētājs, kas ir jāatzīmē, kurš šogad diezgan būtiski pastiprināja uzbrukuma līniju Mogo un tikmēr vārti Biškins. Biškins šķiet, ka pielabo Ripu vārtu priekšā. Skatīsimies atkārtojumā. Nu, noteikti arī Kristaram Ansonam liels nopelns. Tieši viņš raidīja šo Ripu vārtu virzienā. Kur tagad ir Zabusovs ar Ripu un tagad jau tādu ilgāku laiku uzkavējās ar Ripu Zabusovs un netiek līdz Ripai Marens. Tagad Raiela Zabusovs vienā pieskārienā un paspēja pārvietoties arī Mežsargs. Ātri izdevās pakustināt Ripu šoreiz uz otru malu piespēlu Marenim. Zemgales kapteinis pats ar Ripu, nu šoreiz arī neprecīzi piespēle Brantam. Marenis, veikls metiens tur Burzma vārtu priekšā un Ripa ir nofiksēta. Atkal skaidrs, ka jāzana ir prom Jelgavnieki no vārtu priekšas Mogo. Arī Ozols palīdz partneriem uzsākt uzbrukumu. Ozola lapa daudz viņam tagad brīva ledus laukuma vidusdaļā. Atstāta Ripa Marenim. Marens pats uz vārtiem laužās. Pietrūka ātruma Ansio, lai aizskrietu palīgā, bet tagad Ansio vārtu priekšā, kur tur ir Ripa, nu vārtos tā nenonāk. Ļoti liela Burzma vārtu priekšā. Vēl viens meties pa vārtiem un tālāk atlēkusi Ripa pie Parvijainen un tālāk jau atkal kārtējā Burzma vārtu priekšā. Nu šoreiz viss labvēlīgi noslēdzas priekš Mogo. Tikmēr Marenis pret Zaicevu. Tad ielgusi Biši un tālāk jau Zabusovs. Skaisti gūst vārtus Patriks Zabusovs. 17. precīzais metiens Zabusovam un cik emocionāli arī nosvin šo vārtu guvumu Zabusovs. Nu, tiešām ļoti meistarīga pauze Zabusova izpildījumā un var priecāties Jelgavnieki. Mods diezgan riskanti apspēlē vārtu priekšā, bet šoreiz risks attaisnojās un jau uzbrukumā ātri pāriet Zemgale. Brāns atlec Ripārtu priekšā un Zemgale izvirzās vadībā, kas par atspēlēšanos ļoti īsā laika posmā. Zemgale izvirzās vadībā. Tagad jau ilgāku laiku Ripa laukuma vidusdaļā un Parvijainens pats laužās uz vārtiem somu uzbrucējs un Ripa pie Ansio tālāk nenonāk. Atkal Sprukts uzvar iemetienu. Tālāk arī var uzbrukumā aizskriet šeit Mogo Ziemiņš. Pats laužās uz priekšnē, tomēr piespēl Želubovskim seko un Ripa nofiksē Ozols. 3 reizes pēc kārtas ir finālos spēlējuši šīs komandas, bet tagad Ripa vārtu priekšā un kur tā tālāk ir, nu, vārtos tā nenonāk. Sodnieks uz tālo malu. Sarkans uz centru, Zemītis 2-2. Skaisti Mogo izmanto nomaiņu Zemgalei, uzķer šo te kļūdu un pašā vairākuma izskaņā atrajā uzbrukumā Jānis Zemītis gūst vārtus. Un tālāk Sprukts nosargā arī pretinieku zonā. Tur ir 2 Zemgales spēlētāji aizskrējuši kaut kur par tālu. Kas par saspēles Zemītis un netrāpa šoreiz Jānis Zemītis. Lieliski iespēja bija otros reizi atzīmēties. Bet tagad sācies vairākums Zemgalei iespēja atkal izvirzīties vadībā. Raiels metiens un nav Ripa vārtos. Nu, Mežsargs, Bērziņš un vēl tur Lēnieks pats šķērso zilo līniju, metiens tālajā stūrī, ar to Ozols tiek galā. Un tālāk rupja kļūda un Gricīnskim izgājiens pret Mežsargu. Gatis Gricīnskis pāri vārtiem. Mežsargs norēģē. Brāns, tālāk šāviens, kur šā nav izpildījumā Ripa nobloķēta. Un var arī 2-1 šoreiz Lēnieks aizskriet ar mēju. Turpat gan Gricīnskis atgriežas atpakaļ aizsardzībā, bet Lēniekam tik un tā iespēja uzmest pa vārtiem un ļoti bīstami. Ļoti bīstami Lēnieks aizskrien mazākumā. Kārtējā spēka spēle. Nu jā, tagad jau apmaļu skaņu var dzirdēt gandrīz katrā epizodē, bet tagad bīstam Parvijainens, otrs metiens un Ripa vēlreiz vārtu priekšā. Marenis pret Spruktu nevisai saudīgi, turpat arī Mēja pieslēdz šajā cīņā. Zabusovs šāviens garām vārtiem, Ladusāns
Streikišs apstādinās tiek, tur divi tādi stingri, divi spēcīgi hokejisti satikās. Divciņā tikmēr kļūt no Krišāņa Rēdlika Marenis un Žalobovskis pēdējās sekundes. Pamatlaikā vēl ir laiks uzmest pa vārtiem un gandrīz Jelgavnieki. Marenis pats met pa vārtiem, Marenis atkal un garām vārtiem. Labi nokontrolē Ripu Ziemiņš, tālāk piespēle Sprukts un otro spēli pēc kārtas Gatis Sprukts atnes uzvaru savai komandai, kas par noslēgumu 5. savstarpējā spēlē šajā sezonā. Uzvar Mogo, tādējādi arī labāk savstarpējo spēļu bilants būs tieši Mogo un Latvijas klasikā šoreiz pārāk Dzirtankipāna vadītā komanda.